Mēs zinām, ko lietot, kad sāp galva. Ir līdzekļi pret iesnām. Ir zāles, kas paredzētas pret augstu asinsspiedienu. Ko darīt, kad sāp dvēsele? Ko uzsmerēt vai parsiet, kad ciešam no stipram dvēselīskam sāpēm? Ko darīt, kad sirds raud? Kur bēgt no uzmacīgam domām? Ir fiziskais ķermenis, ko esam pierauduši redzēt un rūpēties. Bet kur lai ņemam ēdenu dvēselī vai ko lietot, lai atbrīvotos no netīrām domām, vai tās vienkārši savest kārtībā? Harmonija un kārtība mums ir saprotama, un kā ir ar dvēseles harmoniju? Kādi līdzekļi pastāv šim nolūkam? Tā var būt atpūta svaiga gaisā, brīnišķīgs koncerts vai iemīļotā grāmata. Galu galā ir arī spā procedūra. Bet kā noturēt sevi šajā harmoniskajā stāvoklī, kad ir tik daudz darba, kad nav laika, ko veltīt atpūtai? Nematīga spiedze dvēselē un domās mūs nomāc. Reizēm pat nevaram naktīs aizmigt. Mums nāk palīga dabas spēki. Tie ir atrodami nedzīvajā un dzīvajā dabā. Tie ir kristāli, augi un dzīvas būtnes. Ir cilvēki, kas lieliski sajūt šīs enerģijas un var ar tām darboties. Ir zināmi tādi virzieni, kā piemēram chromoterapija, kristālu un litoterapija, aroma un fitoterapija. Pie mums Rīgā ieradīsies neparasts. Eriks Pelhams sazinās ar dabas gariem. Viņa brīnumainās esences mūsu dzīvē ienesīs harmoniju un līdzsvaru, prieku un laimi, mijiedarbības un sinhronitātes sajūtu. Erika Pelhama seminārs notiks ezera krastā. Dalībai nav nepieciešamas īpašas prasmes vai sagatavošanās. Šīs seminārs ir paredzēts tiem, kas vēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti, tiem, kas vēlas būt harmoniski un redzēt savu apkārtējos pasauli smaidpilnu. Bet harmonija, prieks un laime ir lipīgi. Iedegsim prieka un laimes smaidu. Mūsu sabiedrībai ir tik ļoti nepieciešama dziedināšana. Lai pieteiktos semināram, zvaniet man, mani sauc Olga. 2944 57 10.